patiešām vairāk ļoti interesanti eksemplāri. Kā jau es teicu pašā sākumā, tad liela tieši šo motociklu vairāk gāzā tiek pārveidoti. Un ir, protams, arī tāda unikāla, tāda tieši statuvē garām pabrauc tāds armijas krāsās ieturēts motocikls, pat var grūti pateikt, noteikti tādi lok arī viens motocikls ar blakus vāģi. Lūk, arī šis motocikls Vaira un Imants, jā, tieši tā arī ir. Par šo motociklu mēs vairāk mēģināsim izstāstīt šī pasākuma laikā. Jā, visi tie, kas saprot, kas ir Vaira un kas ir Imants, kāpēc tieši šādas raksta zīmes ir uz šī baltā motocikla ar blakusvāģi. Tātad ne tikai par risinājumiem, tātad pašbūvēts motocikls absolūti šodien vēl arī parunāsim daudz smalkāk. Nedēļies tā laikam no Hawaii salām vai no kurienes no Filipīnām atbrauc tāds ļoti interesants vilītis, 4 riteņi. Tātad Filipīnās savulaik pēc otrā pasaules kara Amerikas Centrālo valstu armija atstāja diezgan daudz šitos vilīšus. Nu, šis, protams, nav tas vilītis, tas jau krietni jaunāks ar anglēšanu. Nu, un sakā to, ka tie visi, protams, bija zaļā krāsā, visām necīlī, tad tie tiks sāk lēnāk garāk pārbūvēt. Nu, tad radās visi tādi mākslas darbi. Ar kruzuļiem un krazuļiem un kas tik tur vēl viss ne. Un, ja gadījumā jūs tur esat, tad noteikti šāds mašīnas jūs vēl tur redzēt. Bet šodien mums vairāk tomēr motocikli interesē, redz. Tagad vesela sērija ar tādiem ceļojumu motocikliem, visdažādākajiem tieši tās sakritušas. Skatos, kas notiek daudz otrā pusē. Nu, vietas, kā redzat, vēl joprojām ir pietiekami daudz, un tā būs arī vajadzīga. Gan Dolbijā gan nedaudz mazāk Dolbijā grūziem, toties smogāk, tas līdz ar to tur savi 10 000 apgriezī ir vienā brīdī, tur tie 10 000 apgriezī tā skan. Klasiskā izpratnē, kur 2 riteņi aizmugurē, bet arī priekšā 2 riteņi. Es kādu pajautāju, kā tur ir to braukt, kā to stabilitāti, vai tur lai labi, vai tieši otrādi ir tā. Man pat liekas, ka būtu vienu brīdi ļoti brīvai braukt tādu braucamrīku, jo saprast, kā būtu jābiež un tā stūri un tā tālāk, un tās ir tomēr jābiešās. Ekomos arī motorolēm parādījušies ir. Jā? Arī galvāris, motorizētiem braucamie. Šeit mums šeit redzēsim arī no Latvijas brigādes, jūs redzējāt, tie, kas šeit bija kādu brīdi iepriekš arī motorolers. Arī tīri lieliski parādīt savus tāds brīnums ar tādiem kvadriciklus. Viens mums arī rekomendāts garām. Ja nemaldos pirmais, kaut kāds vēl garām.
Līdz ar to aizmugures metāliskā konstrukcija, kuras nav tā kā atzeltnība, kaut kas cits. Tad arī vēlāk, kad būs sastāvsies, protams, man vienā ārzemju kungi vienā klāt, un viņš ir visu laiku. Nav problēmas, droši jūs varat ieties šiem motocikliem klāt, kas vēlas nofotografēt. Fotografējiet, aprunāties, gan arī jūs noteikti varēsit, kāpēc ne